epizodes ieraksts notiek Jūrmalas jauniešu mājā, mūzikas studijā, kur jaunieši var nākt un apgūt DJ prasmes, mūzikas ierakstu prasmes, tātad uz Ableton Live ierakstīt dziesmas, mikrofonos, ģitāras, bungas un arī taustiņi. Tā, kad ja tu kaut ko raksti un skaties tādā virzienā un apdomā un esi jaunietis, droši apskaties, atrodi, kur tas notiek, kā arī sadarbībā ar visirslikti.eu notiek šis raidījuma ieraksts, tie ir silti hūdī, tagad tuvojās tie karstie vasaras mēneši, bet vakaros paliks vēsāk un tad nāks tā kā praktiskos nolūkos vēlams uzvilkt kaut ko siltāku vai ne, un tur arī atradīs labus hūdījus ar dažādiem stilīgiem latviešu frāzējumiem un skaidrojumiem. Tas noderēs arī dāvanām, tur arī ir tēkrekli un keponi. Tā kad jā. Un ja šo tu klausies un skaties jau atkārtoti vai arī pirmo reizi un tev patīk šī noskaņa, tad noteikti uzspied tur apakšā to like pogu, thumbs up, ja, un iekomentē kaut ko, lai, zin kā, tas viss palīdz turpināt šo projektu. Un noteikti arī šēri palīdz un paziņo, tā kā, kad padalies ar to kādam citam. Tas īsumā viss, aiziet pie epizode. Labdien, labvakar, labrīt, ABC DJs studijā, Jūrmalas jauniešu mājas studijā esam, un ir jauna epizode, un ir jauns viesis, protams, jaunā epizodē. Viesis ar pieredzi, viesis, kurš ir sācis DJ ceļus un tos papildinājis vēl ar dažādiem ceļiem, labiem un jaudīgiem. Es teiktu arī savā veidā, jau leģendārs vārds, dzīvā leģenda, kā to saka, living legend, varbūt arī pa daudz pasaku, bet par to viņš pats sīkāk pastāstīs intervijā, sarunā. Un viesos ir DJ Rud. Hello. Čau, Andri. Čau. Kā tā? Bišķi pārspīlē ar to pieteikumu. Bet par to tālāk tad jau pastāstīs tu pats, kā tur ir, vai cik daudz es tad pārspīlēju, cik maz. To, lai skatās arī skatītāji. Kā tev ir vispār ar dīdžejošanu? Kā tu sāki dīdžejot? Kāpēc tu sāki? Jo es tā saprotu, pirms tu sāki visas muzikālās lietas, darbus, ja, kas tev, par ko arī turpinājumā parunāsim, gribējās uzzināt, kāpēc, jā, kā tas sākās? Kā tu uzliki pirmo miksu? Jāsāk ar to, ka es bērnībā sāku iet mūzikas skolā, 7 gadu vecumā mani aizveda uz mūzikas skolu, tad es pavazājos vairākus gadus pat dažādām mūzikas skolām, un tad tīņa gados bija tā, ka man mājās vienīgais pieejamais mūzikas kanāls bija vācu Viva 2, un patiesībā tas ļoti daudz ir vispār parūpējies par manu gaumi tajā laikā, un tur rādīja DJ setus dzīvos. Un vēl, protams, hip-hops arī saistīja tanī laikā un rādīja arī vācu hip-hop DJs, un patiesībā viss tas sākumā aizrāva gan mūzika, gan arī tehnika, jo tu tā kā nesaprati, kāpēc ir 2 plaši atskaņotāji un kas tas vispār pa vidu ir. Un man kopš bērnības vienmēr ir bijusi tāda vilkme uz mūzikas tehniku, uz tehnoloģiju un uz pašu mūziku attiecīgi. Man patīk abas lietas. Gan mūzika, gan arī tās iekārtas, ar ko var atskaņot, ierakstīt un vispārējo. Es vienkārši ieraudzīju, man bija tāds. Un tad mēs skolā ar klases biedriem sākām par to runāt, kas tāds ir, un DJ kultūra, un kas tur vēl. Un tad es atceros, bija Run DMC, Jason Nevins, tie remixi, It's Like That, un vēl viens It's Tricky bija. Un tad
es atceros kaut kādā jauniešu avīzē, tur mana vai laba, kas tur tajā laikā bija lasīja, ka amerikāņu DJs Jasons Nevins un tā, DJs. Un tad kaut kā paši, iedomājieties, tie ir 90. gadu beigas, tās ir, interneta nav, attiecīgi mēs paši caur kaut kādām tādām intuitīvām, nezinu, sarunām, kaut ko fantazējot, kas tas tāds ir, DJs, kas tā ir par aparatūru, tā mēs nonācām, pie tā, ka dīvainā kārtā manam klases biedram Igoram, ar ko mēs arī sākam spēlēt plates, DJ Mixrēm, viņa tēvs tajā laikā nodarbojās ar video kasešu pirātismu, un viņš ierunāja pats voiceoverus krieviski filmām, un viņam izrādās bija Gemini Scratchmaster pults, uz kuras viņš to darīja. Un mums bija, tā ir visprimitīvākā 2 kanāla pults, tur pat kanāla ekvalizera nav. Tur ir reāls skaļums. Katram kanālu. 2 kanālu, pēc tam varat iegooglēt, vai tu varēsi ielikt kādu bildi reāli. Gemini Scratchmaster sauc. Pirmā pults tāda, kas bija mums. Tādi. Un mēs, un pēkšņi es aizēju pie viņa ciemos, un mēs ierakam, šitais ir tas, ko teļukā rāda, kas tiem DJiem ir. Pa vidu starp tiem 2 plaši atskaņotājiem mums bija tas, Tad mēs sarunājām ar Igora X-Ray tēvu, ka mēs pa 25 latiem no viņa nopirksim to pulti. 25, wow. Jā. Labs un man mājās bija plaši atskaņotājs Ārija, un tad mēs aizgājām ar Igoru uz tirgu Latgalīte un nopirkām citu radiotehnikas plašu atskaņotāju, kam arī varēja ātrumu mainīt. Tik daudz mēs sapratām, ka mums vajag piču plašu atskaņotājiem. Yeah. Un tajā laikā bija Rīgā, mēs zinājām 2 veikals, kur pārdeva plates. Tas bija Belkanto Vecrīgā, kur šobrīd ir veikals Upe. Un tad uz Dzirnavielas bija Audio Stars, kuras pēc tam sapazinos, arī tur strādāja, izrādās DJ. No Quadrat Music tur bija Vitāls un šie čāļi visi. Un tad mēs pilnīgi pašmācības ceļā ļoti intuitīvi saslēdzām 2 dažādus plašu atskaņotājus, sasprādām viņus un sākām kaut ko mēģināt beatmačot paši. Tiešām intuitīvi, bez nekādām skolām, bez nekādiem YouTube tutoriāļiem. Un es atceros, 2 gadus mēs mocījāmies, līdz mums reāli sāka pielekt. Wow, 2 gadi. Jā. Un mēs klausījāmies tajā laikā, protams, bija arī ļoti forši radio raidījumi. Tātad bija Bogdana Tarana Dancebox bija tieši sācies. Jā, bija AG un Raitim Defekts. Un tad vēl īsu brīdi bija Jānim Krauklim klubu mūzikas raidījums Latvijas Radio 2, kas ir arī vispār kosmos tādā ziņā, ka Latvijas Radio 2 principā ir, šobrīd viņš ir kā dziesmas tikai latviešu valodā, bet tajā laikā viņš spēlēja naktīs tur drum and bass, un tur bija riktīgi crazy, jā. Un tad mēs klausījāmies visu šo, un ķērām kaut kādu iedvesmu, skatījāmies televīzijā tos DJ setus. Un, protams, mūsu kaut kādā teritorijā Vestbams bija ļoti atzīts tā kā populārs. Jo viņa saiknes dēļ ar Latviju. Robertu Gobzeņu un vispārējo. Un attiecīgi Westbam, Eastbam, jā. Attiecīgi mēs zinājām, kas ir Vestbams. Un tad, pamazām arī tas mums bija kaut kā, jā. Wow. Viņš ir DJs un viņš arī skrečo, lai arī viņš taisīja house un tehno, bet viņa ierakstos bija skreči, un tad mēs sapratām, tas laikam no platēm. Un, kaut kādas tādas lietas. Baigi, jā, pašmācības ceļā visu Absolūti. Šo, un tas ir... jaudīgi, jā. Iedomājies, un tādā laikā nebija arī tā, ka tev ir nenormāli daudz mūzikas. Tu katru plati pirki, un tur dažās platēs bija tur pa 2 dziesmām viena pusē, otra pusē. Un tās plates jau bija dārgas, viņas maksāja kaut kur 7-8 lati. Jā. Par singlu. Albumi bija vēl dārgāki. Un attiecīgi tu tur, baigi, protams, ko tev vecāki iedeva, ko tu tur, nezinu, cik mums bija, kad mēs sākām kaut kādu 15, 14 gadu, es neatceros. Tagad vēl arī to mēneša algu kaut kādu vidējo nebija tā, ka tur bija 200, kaut kādu 300 lati. Es tiešām neatceros. Bet vienu brīdi kaut kādu bija, un tad vienkārši tā cena, 8-10 lati uz plati jau izklausās 10. tur daļa gandrīz vai no algas. Jā, tāds liels skumos. Jā, un tad bija tā, ka no pusdienu naudām krājām, gājām pirkt plates un
Un tu trenējies uz tām 4-5 platēm, kas tev ir. Tu attiecīgi spēlē tos 5-6, nu, dažreiz tur, protams, nebija abās pusēs baigi labie gabali, vai, nezinu, piemēram, mēs arī, nu, sākām trenēties, nu, un tā kā iemīlējām house mūziku, un, zin kā, un pēkšņi tev B pusē ir drum and bass remix. Un tev ir vienīgais drum and bass gabals uz plats, tu jau viņu arī nekur nesamiksēs. Līdz ar to tu tiešām trenējies uz 5-6 gabaliem, beatmečot, miksēt, kas ir phrasings, kas ir, nu, viss šitās te lietas. Bet ļoti foršs laiks. No vienas puses labi, jā, it kā, kad ir tie 6 gabali un tev varbūt nejauc galvu, ka tur tikko iznāca tas jauns, vēl kaut kas jauns, un tad mēģini to visu salikt kopā un varbūt arī nevari noķert. Jo nu, visām dziesmām jau ir tāda viena tā struktūra, uz kā viņas būvējās, vai ne? Kad tu saproti tos pieļaujams 6 gabalus, kā samiksēt, tad jau arī pārējos tur 100 izdomās, kā samiksēt, jo nu, visi jau balstās uz vienu it kā tādu, vai ne? Nu, tur 8 takšu frāzi, jeb teikumu, jā, un nevis vai teikumu. Bet tu teici par to, ka kas jauns iznācis tanī laikā, nebija arī baigās informācijas. Nu, kā tu klausies radio, piemēram, Bogdans spēlē, un es atceros, mēs klausījāmies tur Mojo Lady uznāk, mēs domājam, wow, kas pa gabalu, vai tur Spiller, Groove Jet, zin kā, wow, šitais te, mums vajag šito, un veikalā nevar nopirkt, un tu sāc meklēt, kur var pasūtīt, un pirmie internetu veikali, un šitās lietas, un tad Mix Magus un DJ Magus vēl kaut kādos kioskos, es nezinu, vai 90. beigās bija Narvsens, bet nu kaut kādos tādos kioskos kaut kur rādījās, bet tie bija vēl dārgāk, tie maksāja kaut kāds 12 latus, un tad tu tipa, nu pirkt to DJ Magu vai nē, vai tomēr to plati, zini kā, un nu baigais struggles bija. Bet forši, nu es saku, es esmu ļoti pateicīgs savai, kā lai saka, dzīves ritumam par šo skolu un pieredzi, Jā. Es tā domāju, tur tā kabatas nauda arī kaut ko es atceros, bija 50 centīmi, dažreiz lats bija kaut kas tāds arī. Mums bija vidēji 5 lati nedēļā. Nu jā, tev pirmdienā iedod 5 latus, un tad sanāk 1 lats dienā, un nu jā, tad to visu rēķinot bija diezgan taupīgam jābūt kaut kādā, lai šo visu paceltu. Nu jā, laiki ir baigi pamainījušies, ir tur miljards dziesmas pieejamas jau uzreiz, vai ne, tur Spotify, Tidals un viss pārējais, un tas ir pieejams par mēnešu maksu, ja tur kaut kādi 8-10 eiro no sērijas, un pieeja bezgalīgai mūzikas bibliotekai, un jā, arī instrumentiem arī tagad ir pieeja, teiksim, plaši atskaņotājiem un visam tāda dažu klikšķu attālumā, vai ne? Kā tas bija un kā tas ir tagad. Un tagad arī jaunie dīdžeji nāk un jautā, vai var iemācīties cipa tur, nezinu, mēneša laikā. un es tāds, it kā ir vizuālais, zini, waveforms un tā, tev pat īsti varbūt nevajag baigāko ritmu izjūtu austiņās atrast, vai ne, kaut ko var. Ja ir salikts beatgrits, salicies normāli, tad jau kaut ko var, bet mēneša laikā visdrīzāk, ka nē. Un ir bijuši arī tādi, kuri pasaka, ka, ja mēneša laikā nē, tad tas nav priekš manis. Es tāds, kā? Labi. Jā, redz kā. Tāds mūsdienu dzīves ritms visu vajag ātri. Jā. Un ir tā, ka pamats jau droši vien pašs pamats saprast, kur kādas pogas atrodas, kas tur vēl. Mierīgi mēnešu laikā muskuļu atmiņa saglabās, ja tās ir 4 nodarbības, bet pārējais jau pēc tam iet, tas jau, man liekas, katrā pasākumā anyways var iemācīties kaut ko jaunu, varbūt ne katrā, bet, arī pēc 10 gadu dīdžejošanas var kaut ko atrast, kaut ko jaunu pasākumā, nezinu. Plus vēl kaut kādas tehnoloģijas, tur stēmi nāk klāt, un tad tas viss vēl tā kā parādās, bet, kāda pusgada droši vien jādod vismaz, lai saprastu virzienu, un tāds normāls temps jau arī ir, gada laikā stabili var apgūt, atkarīgs arī. Pusgads ir normāls laiks, lai to apmēram saprastu, jā. Es esmu agrāk ļoti daudz arī pasniedzis DJ nodarbības, tā ka, varētu teikt, ka jā.
Jā, pareizi. Tu pats vēl biji tā kā DJ skolā pasniedzējs un producēšanu mācīja vai? Jā, vienu kursu. Un tas tev bija pirms kaut kādiem gadiem, jā, tas vairs nav tagad, jā, nenotiek vairs tavā dzīvē. Jā. Nē, nu skaidrs. Un kā tev sanāca ar to dīdžejošanu, kā ar pasākumiem pirmajiem, kā tu atradi, vai paši saorganizējāt kaut kādu pasākumu, vai kā samācījās dīdžejot, vai kā tas notika, jā? Nu, pirmkārt, mēs sākām staigāt pa klubiem 17 gadu vecumā. Tā, kad mēs nedrīkstējām tur atrasties. Tajā laikā bija ļoti vienkārši hacks noviltot skolēnu apliecību un idejiski, teorētiski tu varēji būt 11. vai 12. klasē 18 gadīgs. Līdz ar to tur, es nezinu, protams, kā tie sargi skatījās uz mums, bet laida iekšā tāpat, un mēs gājām uz klubu Metro. Viņš atradās Lāčplēša ielā blakus mājā, kur tagad Kaņepes kultūras centrs. Tā bija mūsu pirmā pieredze. Un neko, skatījāmies, ka tie paši čaļi, attiecīgi, es saku, no tiem pašiem čaļiem mēs pērkam plates pa dienu, viņi pa dienu strādāja audio staras veikalā, un tagad viņi spēlē naktī diseni, un tur, sākām vienkārši runāt, tusēties, čupoties. Un pirmais pasākums, es atceros, pirmais publiskais pasākums, ko es spēlēju, bija Pirtī, teikā Rīgā. Tas bija kaut kāds slēgts pasākums, un toreiz es iepazinos ar DJ Krī, kurš bija baigais scratch meistars, un viņam bija jau tehnikas atskaņotāji. Es atceros, ka mēs bijām uz kaut kādām tām grabažām tur trenējušies, un tu pirmo reizi sāc spēlēt uz tehnikas atskaņotājiem. Jau kolekcija bija iekrājusies, plašu kaudzīta bija kaut kāda tāda, tu varēji stundas setu nospēlēt hausu, ja? Un tas bija baigais kaifs, jā. Es neko neatceros, kā publika reaģēja vai kaut kas tam līdzīgs, jo man bija drausmīgs stress, jo man bija ārkārtīgi jāstreso par to, vai es tehniski varēšu nospēlēt, jo tajā laikā man likās, ka katrs dzirdēs tavu beatmačinu glažu. Gadiem ejot, protams, sapratu, ka beigās visiem ir pilnīgi vienalga. Bet tas tajā laikā ar to aparatūru tā prasme bija it kā tas pirmais, ka tu gribēji būt ļoti prasmīgs. Tādā arodā, tīri tehnikā. Un pirmais publiskais pasākums bija, mēs paši norganizējām. Tajā laikā mēs bijām ar citu klases biedru Andi Ansonu sākuši arī producēt. Pēc tam mēs arī uztaisījām projektu Bandmaster Slide un pēc tam grupu Bandmaster no tā visa. Un mums bija pirmais tāds projekts. Un mēs toreiz uztaisījām, kurš tas gads bija? 2001. laikam. Pēc 11. klases vasarā mēs uztaisījām pašu pasākumu džeza klubā Dizzy Vecrīgā, un pēc tam tā gada rudenī tas klubs pārtapa par Dizzy House, un tur es iepazinos ar DJ Krumāru, un viņš tā kā mūs kā jaunus gurķus, nezinu, kāpēc vienmēr būšu viņam pateicīgs, paņēma tur arī, vienkārši savā komandā, mēs tur varējām spēlēt muziku, es tur varēju spēlēt plates, trenēties uz viņu platēm spēlēt, un labs. Sākās tas profesionālais ceļš, un savu 18 gadu jubileju nosvinēju klubā, jā. Sapņi piepildās, kā jau laikam jau, Tas laiks likās ļoti tāds, ātrs un straujušs, un... labi, vēlreiz bija tā, ka kaut kādus 2 gadus tu biji tiešām, mēs ar Igoru bijām guļamistabā pie viņa mājās, pilījuši vienkārši tās savas 6-7 plates un paralēli pirkuši. Un tad tas pārmetiens bija tāds diezgan ātrs, jo mēs vienkārši sapratām, ka kaut ko mākam, kaut kāda kolekcija ir, un mēs gājām pie tā paša Gunta Vanaga, kurš vadīja klubu Depo, mēs arī gājām toreiz Metro, tagad Depo. Mēs gājām un teicām, mēs gribam spēlēt, un tad viņš mums iedeva kamēr bāru uzsetapo no kaut kādiem 8 līdz 10 uzspēlēt Metro, jā. Opa, jā. Dizzy House, jo tur house mūzika tā kā mēģināja bīdīt vai kā, jā?
Wow. Tas klubs pastāvēja gadu tajā vietā, pēc tam Krumārs uztaisīja Dizzy konferenci, kas bija Pārdaugavā. Tas bija tāds, manuprāt, tāds bišķi pat leģendārs klubs. Wow. Tur bija pie rezidentiem biju es, pats Krumārs, Bogdans, Aldī, kurš toreiz saucās Displays, un DJs Grey no Quadrat Music, un tur brauca spēlēt arī, tur bija vies DJ, tur ik pa brīdim spēlēja G. Raitis, DJs Musics no Lietuvas, es atceros, brauca pēc tam MK, DJs Musics bija ļoti populārs, jo viņš bija kaut kādu DJ mega miksu konkursu uzvarējis, un wow. Raivis Norskijs spēlēja, jo drīz kaut kad Nautilus bija atvēries, turpat ap stūri sanāk. Un jā, tie bija baigie laiki, un es tiešām, ja padomā, es biju 18-gadīgs puika reāli. Jā. Bet man visi likās, tādi, čomi un zikādi. Varbūt skatījās uz mums tur, uz mūsu kompāniju, uz kādiem zaļiem gurķiem, bet man bija time of my life, es atceros, mēs ar Igoru taisījām šitos te skolas diskotēkas skolā, un tad, kad jau bija tur 12. klasē, jau bija tādi pieaugušāki, es atceros, bezmaz vai piekdienā tev ir skolas disene, un tu nospēlē, tur skolas disene pabeidz ap kaut kādiem 10, un tad ej uz klubu. Labs, un es atceros, vienreiz bija pēc kaut kādas skolas diskotēkas, tas jau bija pavasars, tur uz skolas beigām, viss kaut kādas, tos, kas drīkstēja iet, tur mēs bijām salikuši viesu sarakstā uz Dizzy House, un tur atnāca arī kaut kāds meitenes, kam tu gribēji iepatikties vispārējais. Un ieraudzīja, ka tu esi klubā pilnā, kur ir arī pieaugušie, un tu esi pie pults, un visiem bija tāds. Tas tur kaut kāds dīvainais čalis no skolas radio patiesībā spēlēja Vecrīgas klubā. Tā bija forša sajūta, neliekšu, nenoliekšu. Jā. Tas noteikti arī motivēja to turpināt vēl un vēl. Ne tikai tas, daudz visādi faktori gan jau. Tad tā mūzika tev tur veda uz priekšu visu to dzīvi, vai ne? Un kaut kādā brīdī tad tu saprati, ka laikam dīdžejošana nav tikai tas, ko tu vari paveikt, vai kā, un tad radās arī music productions tavā dzīvē, vai tas bija visu laiku tāds? Tās abas lietas gāja paralēli. Es saku, mēs bijām vidusskolā 3 labākie draugi, es, Igors un Andis, un mēs ar Igoru miksējām platus un ar Andi producējām. Un Igoram nebija intereses par mūzikas producēšanu, un Andim nebija intereses par dīdžejošanu. Līdz ar to man bija intereses par abiem. Un līdz ar to es visu laiku ar abiem viņiem tusējos. Nice. Jā, un Andis arī ir gājis mūzikas skolā un dziedājis korī, un attiecīgi mums ir kaut kāds mūzikas teorijas bagāži, attiecīgi mēs pēc tam arī uz elektronisko mūziku to varējām pārnest. Un Igors savukārt nebija vispār trenēts muzikā, bet viņam ļoti patīk deju mūziku un platus un tādas lietas. Un, es ar tiem saviem čomiem, ar vienvārdu sakot, arī tur tādā jaunībā mēs tur šiverējām. Jā, labs. Es par to, ka tu producējies, izdzirdēji droši vien no tā brīža, kad tev Juno parādījās Funky Breaks, kaut kādi darbi bija. Tas jau bija stipri vēlāk, Jā, tas bija vēlāk noteikti, uzreiz pārlecot jau dekādas uz priekšu. Un tas bija tāds brīdis, bet pirms tam es īsti nebiju lietas kursā, par to, ka tu arī producēji un visu, bet tajā brīdī bija jaudīgi. Es redzēju, ka tie treki tev tur arī griezās normāli čārtos, vai ne? Jā. Breakbeat čārtā man bija pirmās vietas tām relīzēm, principā, Jā, tas bija tā iespaidīgi redzēt kādu latvieti, vienkārši arī tur, tajā visā Juno čārtā. Un Funky Breaks tajā brīdī arī bija ļoti super, man liekas, ļoti aktuāls. Man arī kaut kas Ghetto Funks bija trendā. Tad mēs baigi pārlecām, no 2000 sākuma, un tagad jau tas 2010. 10., 11., 12. Es atceros tā plate, kas bija tādā breakbeat čārtā pirmajā vietā Juno bija 2012. gads. Un tas bija tas We Can Get It On EP, forši, bija arī tāds posms, Attiecīgi bija tā, ka
No tie 2000 sākuma es spēlēju pārsvarā tā kā house mūziku, un mēs ar Andi producējām arī pārsvarā deep house, pēc tam nedaudz broken beatu, un tad es iepazinos ar grupu Astronautu, un tad, un es kaut kā, zini, tādā jaunībā, un it īpaši, ja tu nāc no undergrounda, ir tāda sajūta, ka tā ir tikai vienīgā un pareizā mūzika, vai ne? Tu dzīvot ar tādu baigot taisnības sajūtu un pārliecību. Bet patiesībā iepazīšanās ar grupu Astronautu man atvēra mazliet acis uz pasauli, ka eksistē arī cita mūzika un citi cilvēki forši, kas spēj radīt mūziku, spēlēt instrumentus. Un, tu vari draudzēties bez maz vai arī ar visiem, vai ne? Nav tā kā reperi pret metālistiem, vai tagad tikai house ir labi un pops ir sūds, vai ne? Un es vienkārši tanī dekādē no 2000 sākuma līdz tam funky breaks brīdim, kaut kā mazliet attālinājos no house mūzikas, un tad, kad es atgriezos pie dīdžejošanas tā nopietnāk, es biju mazliet noguris no house mūzikas, un attiecīgi viss, kas bija breaks un funky breaks, un pēc tam arī tu atceries, bija tas Baltimore Club un Baile Funk. Viss tas bija ap 2009. Gadu, ko mēs tur mēģinājām bīdīt un pulkvedī spēlēt. Jutās kā kaut kas baigi jauns un svaigs. Nelikās tik vienveidīgs, kā house mūzika, ka tev ir 4 to the floor, un tad tu visu nakti spēlē taisnu bočku, vai ne? Tas likās interesantāk, un tad caur šo satiku arī savus nākamos domu biedrus, kas bija DJs Dabra un Alvis, ar ko mēs tad arī to funky breakout, to tusiņu arī uztaisījām, Es tieši gribēju jautāt par to visu mūzikas žanru attīstību arī, bet ļoti labi, tā tas viss notikās organiski. Un vēl grupa Astronauti pa vidam, kas atver acis, kad undergrounds nav tikai vienīgais. Zini, pašā sākumā Astronauti bija baigais undergrounds arī. Tāpēc, ka es gāju viņiem līdzi, sākumā mēs vienkārši tusējāmies, gāju viņiem līdzi uz koncertiem, tur kultūras akadēmijā, tur vienkārši, zini, kā viņiem bija dziesmas angliski, depresīvas tādas. Jaunieši, gribēja kaut kā savu sāpi par dzīvi izlikt, viens to darīja ar platēm un kompi, citas ar ģitāru, Beigās tu jau kaut kā saproties. Kādā, tā kā domā, tā sāpe ir ļoti, tajā brīdī viņa ir ļoti dzīva, tā mūzika arī ir dzīva, bet es domāju, tu domā, ka tā sāpe pārvēršās kaut kādā tādā skaņā, kas saprotama plašākai publikai vai šaurai. Pārsvarā, ja mēs runājam par undergroundu, undergrounds jau nav plaša patēriņa lieta, ja tā var teikt. Nav, tas ir tādā it kā mazākai publikai, vai ne? Bet tā tas viss redz notiek. Un funky breaks, jūs tur braukājāt arī pa Latviju, es atceros ar kaut kādu bišķi arī kaut kur uz Valmieru arī devāties. Uz Liepāju. Man liekas, arī festivālos kaut kur parādījās visa komanda, un tas bija Mums tāds... Mums pat bija frančīze Igaunijā. Mēs gribējām. Es atceros tādā laikā, kad arī man bija panākumi ar to manu funky breaks, to producēto mūziku. Mēs gribējām labelu taisīt, bet arī tā vēlme, manuprāt, bija daudz lielāka nekā saprašana tajā laikā vispār par mūzikas biznesu un tādām lietām. Labels būtībā izdod savējo mūziku, singlus tā kā digitāli, vai arī gribējās kaut ko fiziski vēl, tajā laikā vēl tās vinils varēja pārdot, Mana tā plate, kas bija tā 2012. Gada relīze, viņa, ja es nemaldos, tā tika aprintēta 500 kopijās un viss izpārdot, man pat pašam nav. Pat piemiņai nav palikusi, Tik episki, tad mums arī bija tas mashup moments tāds viens, kad tev arī baigi interesēja mashupi un... Jo tas no tiem funky breaks nāca ārā, jo tie bija, principā, būtlegi,
kur tu ņēmi samplus no kaut kādām pazīstamām dziesmām un liki akapelas pa virsu no citām pazīstamām dziesmām. Bet, tas viss, tas ghetto funks, funky breaks, tas vilnis un mashupi kaut kā likās ļoti organiski un viss vienā, jā. Jā, arī tas Baltimores bija vispār, tas arī tāds diezgan samplēts bija visādi populārie gabali. Es atceros, man bija kaut kāds funky breaks, tur Nirvana, Smells Like Teen Spirit, un man tā patika, ka viņš ir tā pārveidots, un tieši tas ritms arī saglabājās, tur 115 BPM kaut kādi, un kas tik tur vēl nebija visādi labie mashupi, un mēs to mashup Latviju tur saveidojām kopējiem kaut kādiem mēs mēģinājām, es neatceros, vai kaut kas tika palaists vai netika palaists. Nu, viena izlase, jā, digitālā veidā, redz, mums sanāca, jā, tas bija. To tu vairāk, manuprāt, izdarīji, vai ne? Jā, nu es tā kā visus uzrunāju, un tad visu apkopoju, un tā bija arī rezultāts ar 10 mashupiem, un tā skaitā arī tur bija tavējais Ziema Rio, kas vienkārši... Labs, jā. Prāta vētra ziema ar baila, ar tiem ritmiem. Baila funk remix, tas principā bija tā kā, jā. Jā, tas bija tāds man sprādziens uzreiz. Es viņu, man liekas, tik daudz visu kaut kur paspēju uzspēlēt, un tajā brīdī, vienkārši arī cilvēkiem klubos un visur, kur es braucu, tas sagādāja lieliskas emocijas. Tas bija labs, jo tur gan jādod, kā lai pasaka, respekts DJam Aivam, ar kuru mēs arī kopā spēlējām, un viņš mēdza spēlēt Prāta vētras ziemas oriģinālu DJ setos. Un tad man bija tāds, jāuzstājas klubu versija. Yes. Tad es iedvesmojoties no tā, ka viņš spēlēja savās DJ setos ziemas oriģinālu, es uztaisīju to Baila Funk remix, jā. Redz kā, jā, jo tiešām perfekti klubam, tur zini, tas bass un viss. Jā, tas bija riktīgi labais. Un daudz vēlāk, kad es jau biju iepazinies gan ar vētras džekiem, gan ar menedžmentu, tad mums pienāca kaut kāda epizode, kaut kāda dīvaina, ka tāda laipa, Latvijas izpildītāja producentu apvienība, kur tev jāreģistrē fonogrammas, atsūta ar vienvārdu sakot, kāds ir izmantojis, tātad tur Prāta vētra ziema, tur DJ Ruda remix, vai tur Ziema Rio, kā tur sauc, vajadzētu tā kā reģistrēt, un kas tur ko tur. Un es Aijai zvanu, Aijai Auškāpai menedžerei Prāta vētras saku, ar vienvārdu sakot, es kādreiz biju jauns DJs, es paņēmu jūsu dziesmu, es uztaisīju remix, izrādās, kāds viņu spēlē, un varbūt mums vajadzētu piereģistrēt. Wow. Kāpēc, ka tā DJ kultūra ir tāda, ka tie ir būtlegi, tu jau nevienam neprasa atļauju. Tu ņem tos samples pa labi, pa kreisi, un beigās tev atnāk tāds oficiālāks paziņojums. Bet viņi norēģēja ļoti normāli, un bija viss kārtībā. Labs, tas varētu būt laikam tādā veidā, kad ir tie pasākumi, kur prasa nodot tās atskaņoto dziesmu sarakstu kaut kādu. Programmas paziņojums, jā. Jā, un tad iespējams caur tādā virzienā, kā citādāk viņi būtu jautājuši par to, un wow. Bet viss kārtībā, ja? Nē, sareģistrējām viss kārtībā. Protams, lielākā daļa atlīdzība aiziet viņiem. Protams, tas ir viņa dziesma, protams. Bet tev pat iedeva kaut kādu procentu no tā. Kaut kāda izpildītāja daļa man iedeva, iespējams, jā. Wow, labs. Jā, un redz, kaut kādā brīdī vēl vēlāk es jau dzirdu, ka DJ Rūts ir Eirovīzijā. Tu sākumā biji muzikāls DJs, vai tu tur tā kā... Supernovā, jā. Supernovā, jā. Jā, tāpēc, ka tur bija lūzuma mirklis, ja mēs gribam būt vēsturiski korekti. Tad, kad Dons palika otrais aiz ārzemniekiem ar cepu kūku, nākamajā gadā mēs ar Dabru spēlējām Palādījumā, bija tās tiešraides, un mēs bijām tā kā tiešraides DJ, kaut kas tur tāds interesants bija. Un tas raidījums saucās Eirodziesma, tā bija atlase Latvijas. Un tad pēc tā ārzemnieku uzvaras, tur, manuprāt, bija nedaudz revolūcija, un tika radīts formāts Supernova,
kur savukārt producenti bija Ilze Jansone, un es biju sācis strādāt Latvijas Radio 5 tajā laikā, un viņi gribēja sadarboties ar Piecinieku, un tad mani pirmajā sezonā paaicināja kā DJ, un otrajā sezonā es jau biju žūrijā, jā. Wow. Jā, diezgan, arī tā strauji, bet, tu vispirms pagaidi biji Pieciniekā, FM5 vēl pa vidam mūzikas redaktors, jā, vai es sāku strādāt Pieciniekā, pateicoties arī jāatzīmē Tomam Grēviņam. Jā. Ja nemaldos 14. gadā, laikam šogad būs 10 gadi Pieciniekam, jā. Un sākumā es tiku uzaicināts kā klubu mūzikas segmenta producents. Okay. Tu man arī ierakstīji kaut kādus miksus Pieciniekam pašā sākumā. Jā, pareizi, jā. Deep House tajā laikā biju, es sūtīju uz Piecinieku. Un mēs arī kaut kādus tavus gabalus arī spēlējām, tur Funny Cats un kaut kas tam līdzīgs, kas bija. Jā, bija Bounce vēl tur viens moments. Bounce bija, jā, un Funny Cats, jā. Nu, lūk, neskatoties uz visu to, tātad es sāku Pieciniekā kā klubu mūzikas, tā kā džeks. Bet, jo tad, kad mēs sākām radio, mums bija lielas idejas, vīzijas, fantāzijas par to, ka mēs būsim tā kā BBC Radio 1 un pa dienu mums būs visa labākā, aktuālākā mūzika gan vietējā, gan ārzemju, un pa vakariem mums būs speciālistu raidījumi. Un ātri vien sapratām, ka klubu mūzika nevienam neinteresē, tīpaši jaunā radiostacijā. Jā, diemžēl, jā. Kas bija labi, savukārt izkristalizējās ļoti tas, ka auditorijai, mūsu radio auditorijai patika hip-hops, un tas pacēlās mazliet tā kā jaunā līmenī, arī savā ziņā pateicoties vēl vienam jūrmalniekam Mārtiņam Pavasarim. Jā, un tad pēkšņi tā man pateica vadība, ka klubu mūzikas visi raidījumi un segments ir beigušies, un tā kā man nav ko tur darīt. Man teica, labi, mēs tevi te paturēsim, un tad tu varēsi uz aizstāšanām, ka kāds ir atvaļinājumā vai saslims vai netiek, tad tu ej ēterā, vienkārši kā radio DJs. Un tad tur bija arī baigās maiņas, tur mainījās Latvijas radio valde, mums Kārlis Dagilis aizgāja kā direktors, tur jaunu Nepulpē padomu ievēlēja, tur bija baigais kišmišs, un visā tā kišmiša rezultātā sanāca, ka man piedāvāja kļūt par mūzikas redaktoru, bet es biju tā kā pirms tam izteicis vienreiz, ka ja Toms ir atvaļinājumā, Toms bija sākumā tātad Grēviņš mūzikas redaktors, un ja viņš ir atvaļinājumā kaut kādā garākā, tad visiem bija, nevis visiem, tātad mūsu kanāla vadībai bija jautājums, kurš tad var Tomu saturiski aizstāt, un es teicu, ziniet, es vispār varu. Tad teica, ok, labi, mēs paturēsim prātā. Un tad īsti nāca jaunā vadība, un visi viņi gribēja baigi restruktūrizēt, un tad man piedāvāja mūzikas redaktora amatu. Un tā arī līdz aiziešanai no Piecinieka līdz, kas tas bija, 19. gads, jā. Tā es arī tur nostrādāju par mūzikas redaktoru, jā. Jaudīgi, jā. Man pirms tam patika klausīties Piecinieku, baigi, sanāca arī 5 FM, un tavējais ieguldījums tur bija jūtams. Man liekas, tu tur varēja tā pieiet. Protams, laikam izsvītrojot klubu mūziku, jā, beigās. Jā, kaut kas jau bija piekdienās. Pēc tam mēs mazliet atgriezām. Jā. Piekdienās, sestdienās, kaut kas. Nē, pēc tam, kad es aizgāju un Makrē atnāca, tad viņi jau bišķi nopietnāk atjaunoja, bet vēl manā laikā mums jau bija tā kā autoraidījumi, kur mēs varējām spēlēt, ko mēs gribam, un tad tas tika izmantots, ka mēs spēlējam arī elektronisko mūziku, jā. Jā, tas bija ļoti labi, tas bija, wow, man ļoti patīk klausīties. Un tagad arī es ieslēdzu, bet jūtami kaut kas ir pamainījies, un vienmēr strāpus kaut kā, tā kā, tur vienmēr skan hip-hops, un, jā, man patīk arī hip-hops, bet, jā, vai arī kaut kāds tāds alternatīvais. Ir pagājuši, bet okay, jā, katram. Un pārsvarā viss ir mainījies, radio, pilnīgi viss ir mainījies. No tiem, kas sāka, ir palikuši reāli 2 cilvēki, manuprāt, Toms un Linda Samsonova. Wow. Jā. Tā kā viss ir nomainījies. Jā, tur baigi gājis ir. Bet tas ir arī normāli.
Jā, tas ir kas mainīsies. Tieši tā. Jā, tad sanāk tev Eirovīzijā ejot iekšā tajā visā, supernovā, precīzāk. Tev jau bija tā kā sadarbība ar Donu veidojusies, jā, jau rakstījāt dziesmas un kā viņš tevi atrada reāli, vai tu viņu atradi? Nē, tas, protams, arī leģendārs stāsts. Tā tad es atgriezos atkal, teiksim, pie popmūzikas, vai dzīvās mūzikas, var teikt, ap 2010. Gadu, kad grupa Astronauti mani uzaicināja. Tātad grupā Astronauti tas bija pašā sākuma posmā, tad mēs gājām katru savu ceļu, un tad ap 2010. Gadu mani paaicināja, jo viņi gribēja paeksperimentēt ar skaņu. Viņu iepriekšējais albums Geometrija bija bijis tāds ļoti britpopīgs, tāds uz ģitārām balstīts. Viņi gribēja vienkārši paeksperimentēt un paprasīja man sākumā, vai es kādai dziesmai nevarētu uztaisīt kaut kādu elektronisku pavadījumu. Ko pēc tam. Jā. Un tad mēs 2010. Gadā sākām, un tad sapratām, ka mums tādā formātā viņiem jau bija arī nomainījies sastāvs, ļoti nostabilizējies. Un es kā pievienotais, es to brīdi vēl nevarēju sevi saukt par producentu, bet tā kā tāds ekstra palīgs no malas, mēs sapratām, ka tādā formātā mums tīri labi patīk strādāt, un bezmaz vai Rūdi, vai tu var uztaisīt bītu vienai dziesmai, pārvērtās tajā, ka es noproducēju visu albumu. Kas bija 2012. Gadā albums Lauvas Astronautiem. Un tas bija, varbūt, viņš nebija tāds komerciāli baigi veiksmīgs, bet tas bija tāds pagrieziens grupas skanējumā tajā laikā. Un tas albums tieši zinātāju vidū, tā kā, kā lai pasaka, nevis izraisīja kaut kādus baigos viļņus, bet tika pamanīts tieši sounda dēļ. Un tad tur bija, un tā popmūzikai es jau biju principā nezināms. Es tusējos ar DJiem. Un pēkšņi rekur tur producents, kā DJs Rud, un daži tur salīdzināja, ka tas bija bezmaz vai tas, ko Gustavo tur bija 2008. Gadā izdarījis ar Prāta vētras albumu. Ka viņš bija producents, vai ne? Jā. Un tas albums bija iznācis novembrī, un mēs bijām aizbraukuši uz muzikālo banku 2013. Gada sākumā, un es atceros, es vēl toreiz pīpēju cigaretes, un Juris grupas ģitārists arī pīpēja cigaretes, un Dons arī pīpēja cigaretes. Un bija ziema, ir Ventspils Olimpiskais centrs, mēs stāvam ārā, kaut ko gaidām pie tā Olimpiskā centra, un pīpējam ar Juri cigaretes, un nāk Dons arī pīpējams cigareti. Un viņš tā atpazīst Juri, un čau Juri, un kas tur, ko tur. Yeah. Un tas Dons saka, klausies, baigi forši šim Astronautiem tas jaunais albums, jā, un inčīgi skan, un kas tur, ko tur. Un, kas jums taisīja? Un Juris saka, rekur Džeks stāv. Es tur blakus DJs stāvu, pīpē cigaretes. Un Dons tādā savā manierē pienāk pie manis klāt un tā. Klausies, man liekas, ka mums vajadzētu pastrādāt. Es tā saku, ok, fine. Un tanī gadā viņš uzvarēja ar dziesmu Signāls muzikālo banku, un es atceros, viņš nāca pa to gaiteni, mēs satiekamies, es saku, super, apsveicu, un viss pārējais. Viņš saka, un tagad mums toči ir jāstrādā kopā. Yes. Labi. Un tad tanī albumā, kas ir Signāls, tātad es pusi dziesmu producēju, un Kaspars Ansons otru pusi. Un tā sākās mūsu un Dona, muzikālā sadarbība, draudzība un viss pārējais. Jā. Var ievērtēt to. Baigi labi. Man patīk arī, kā visa Dona skaņa ir attīstījusies, virzījusies. Kaut kā bija jūtams, ka tur ir kaut kur DJs netālu. Man liekas, tur tāds ritmi tādi parādījās. Dažos gabalos man ļāva, bet dažos man bija vairāk tā kā viņa vīzija jārealizē. Un tāpat brīdī, es saku, man bagāžā bija arī ļoti daudz no bērnības. Es klausījos, kas mums bija vienojošais moments ar Donu. Mēs esam neglābjami grupas Queen fani, un es esmu tik daudz atklausījies Queen, ka
man vienkārši ir pakausī gan, tur daudzbalsība un We Will Rock You plaukstas un kaut kādas Another One Bites the Dust baslīnijas un tādas lietas, kas tev ir tādā bagāžā un kur tu tā kā smelies un gribi to caur savu prizmu ielikt kaut kādā muzikā, ko tu producē. Popmuzikā, kur tas ir iespējams, vai ne? Kur tev ir dzīvie instrumenti un vokālisti un aranžējums un tā tālāk. Jā, bet bija citi gabali, kas bija baigi elektroniskie, un Artūram arī patika eksperimentēt, un mēs tur eksperimentējām. Un, arī, jā, viss tā labi salikās, jā. Cik, teiksim, ieraksta priekš albuma dziesmas, un cik reāli ieiet albumā, cik paliek pāri, varbūt ir kaut kāds tāds, vai tā nav? Ar mūziķiem, ar kuriem es esmu strādājis tā, ka tu ieraksti dziesmu un tā paliek ārpus. Tā nav bijis. Mēs laikam esam pārāk slinki priekš tā, tiek droši vien sarakstīts un sakomponēts ļoti stipri vairāk dziesmu. Skiču točna. Nereāli daudz. Ja tev ir kaut kāda ideja akordu secībai, melodijai, piedziedājumam, kaut kas, šito attīstam, šito nē. Tādas idejas ir baigi daudz. Notestē, paspēlē, paģemo, saproti, jā, šitā varētu būt, un kaut kādas 10, 5 varbūt arī beigās. Parasti, tu tur vai nu tu rakstīji dziesmas radošajās nometnēs, kur tu sabrauc kopā, vai, piemēram, ir kaut kādas tiem pašiem māksliniekiem, Donam, ir kaut kādi uzmetumi, viņš prasa, ko domā par šito. Nē, ko domā par šito? Šito varētu. Jā, tāds teamworks, vai ne? Arī labs, jā. Jā, ne, gribējās vēl par to supernovu pajautāt, vai ne? Kā tev ir? Es no turienes nekad netikšu vaļā. Jā, kā tev ir ar to, vai ne? Vai tu redzēji kaut kādu nākotnes plānu, kā tas varētu strādāt priekš Latvijas, tas supernova vispār un Eirovīzijas tēma, vai vai tas strādā tagad vispār? Kā tev liekas? Te mēs, manuprāt, baigi gari varam aizrunāties. Var gadīties, bet... Tad jāsāk no tā gala, kas ir Eirovīzija. Eirovīzija ir pirmkārt jāsaprot baigi labā platforma, tev ir nenormāli daudz acu un ausu pāru pievērsts tam. Tas ir TV šovs ar lielāku auditoriju nekā Amerikas Superbowlam. Un to rāda visā pasaulē. Un nepavēlti arī lielie mākslinieki kā Justins Timberlakes, Madonna, Mika ir gribējuši būt daļa no tā. Justins Timberlakes prezentēja savējo dziesmu Can't Stop the Feeling savukārt, ja tu atceries Eirovīzijā. Wow, ok, jā. Tas ir milzīgs TV šovs, tā ir milzīga platforma, milzīga. Es atceros, tur bija Florida arī kaut kādai valstī pieaicināts kā featuring artists. Jā, tā varētu būt, jā. Tāds, ko. bet jā, redz, visi grib nonākt. Un teiksim, ja tu to ņem vērā, tad tu sāc strādāt atpakaļ. Ko es varu izdarīt? Un pa Eirovīziju, protams, ir, šobrīd es dzīvoju posmā, kur mēs strādājam, lai Donam būtu maksimāli veiksmīgs starts šogad lielajā šovā. Un tu vienkārši sāc pamanīt, kāda ņemšanās vispār ir ap to. Visi prepārtī, intervijas, viss tas sociālo kontents, kas ir jātaisa, cross-promotion, viss kaut kādi. Tur tā ņemšanās ir vājprātīgi liela. Tad, kad tu esi no valsts nominēts, ja? Un tad tu, protams, iemanto jaunus sekotājus, jaunus fanus, kā tu pēc tam tur ar viņiem, ko tu pēc tam dari ar tiem sekotājiem un faniem, tā jau ir tava kā mākslinieka darīšana. Bet caur šo tu vari iemantot jaunus sekotājus un fanus, ja? Tad tinam atpakaļ vēl, kas tad ir Latvijā. Latvijā tātad, Latvijas televīzija ir izdomājusi šādu atlases formātu. Tāds šobrīd ir. Tad mūsu laikā, kad es biju žūrijā un Ilze Jansone bija producenti, bija tas formāts nedaudz izklaidējošāks, ka žūrija deva dzīvos komentārus un un bija vairāk tiešraižu, un tu varēji sekot līdz kā tādam talantu šovam. Šobrīd tur pusfināls, fināls, tauta nobalso, žūrija nobalso gatavu, zin kā. Tāda, kā kam patīk, es nezinu. Ļoti daudz ir, protams, nācis saskarties ar kritiku par to, ka tur mūsējie tur netiek tanī
finālā, bet tagad jau strādājot mūzikas industrijā tā dziļāk, pēdējos jau 5 gadus, tu saproti, beidziet, pirmkārt, ar mūziku ļoti bieži tam nav absolūti nekāda sakara. Tas ir viss par mārketingu, par taviem connectioniem, kā lai pasaka, par tavu tīklu starptautisko, kā tu vari kaut ko izdarīt, par tavu, protams, prezenci sociālos tīklos politika arī, jāsaka, godīgi liela daļa. Tas ir tik absurdi. Eirovīzija sevi pasludina kā absolūti apolitisku pasākumu, bet viss, kas tur notiek, ir drausmīgi politizēts. Kaut kas bišķi atžgāns. Bet tāpat brīdī, ja tam pasākumam ir tik liela ietekme uz auditoriju, tas ir tik ļoti populārs, tad nav brīnums, ka tur var kaut kādas lietas sākt notikt dīvaini. Jā, tur visādi momenti ir piedzīvoti, ja tā seko līdz tam visam, un tad var tikai brīnīties tiešām. Bet apsveicu ar šī gada rezultātiem, vai ne? Tad tu arī esi visā piedalījies procesā ar Hollow, vai tu vairāk Nē, es esmu... Vairāk tu esi Es esmu kā ierakstu kompānijas pārstāvis šajā gadījumā. Es palīdzēju Artūram producēt latviešu versiju. Okay. Bet to Hollow, jā, viņi uzrakstīja radošajā nometnē ārzemēs, jā. Ok. Redz kā, jā. Bet, spēcīgs gabals, tāds ļoti, ļoti, jā, pavēlk. Cerēsim, jā. Cerēsim, jā. Bet, tā jau tas ir, jā, ko tu vari izdarīt šajos 3 mēneši, sanāk 2 kaut kādi, 3 laikam līdz Eirovīzijas lielajam visam. Man pašam jau sajuka. Jau tagad ir 3 mēneši, jā. Principā 3 mēneši tev ir laiks, jā. Jā, un kāds tev ir budžets beigās? Nauda. Tā ļoti labi, ka tu pieminēji. Nauda ir ļoti liela nozīme. Un, nemānīsim sevi. Latvija nav pati bagātākā valsts. Jā. Latvijas televīzijas budžets arī nav pats lielākais uz pārējo fona. Un attiecīgi... tiešām tās izmaksas Eirovīzijai ir kaut kas tur vājprātīgs. Tiešām tev vajag dūmus uz skatuves 10,000 eiro. Pareizi, kaut kā vājprāts. Es saku tāpēc, ka tas pasākums ir ar tik milzīgu to nozīmi un tādu uzmanību, ka pēkšņi tās cenas tur kļūst reiz 4. Kaut kas absurds pilnīgākais. Un arī, protams, cik liela delegācija brauks. Latvijai parasti tur bezmaz vai vismazākā delegācija. Citi tur brauc ar pavāriem privātajiem. Es saku, tur tā starp bagātajām un ne tik bagātajām valstīm tā atšķirība ir baigi jūtama. Šogad Lielbritāniju pārstāvēs Olijs no Years and Years. Years and Years pasaules slavena grupa principā. Vispār, jā, ko viņš tur pazaudējis no sērijas? Nē, es nezinu, bet okay. Par motivāciju nerunāsim, mēs tikai runājam par faktiem. Savulāk Years and Years liela grupa pat pozitīvs uzstājās. Čārtos pa visu pasauli, UK točna. Vai ne? DJ setos es pieļauju, mēs ar tevi arī esam spēlējuši dažādas Years and Years remixus, vai ne? Tīpaši no viņa sākotnējā posma, kur bija vairāk uzdevuma mūzika, viss tas, vai ne? Jā, cilvēki pārsvarā zina tos gabalus. Viņi ir pazīstami reāli. Pat šeit arī. Un tev principā superzvaigzne. Jā. No ļoti spēcīgas muzikāli un ekonomiski spēcīgas valsts kā Lielbritānija piedalās. Jā, tad mēs esam te latvieši. Mēs šeit, jā. Un tagad aiziet sacenšamies. Jā. Un tad interneta heiteri un troļi, kas ir, ka nevar tikt tur finālā. Bišķiņ, jūs pat mazliet iedziļināties, paskatieties uz to spektru. Kas tur ir? Tas ir nereāli to salīdzināt visu. Tagad tas ir ārprāts, Years and Years, tur vienkārši tie visi kanāli velkās tur tādos plašumos, dziļumos, ko, uz visām pasaules malām, vienkārši tas ir visur dzirdēts. Kaut kur viņi ir dzirdēti. Kaut kur viņi ir mazāk, varbūt nedaudz dzirdēti, bet, Donam tas viss ir jāsāk tā kā no nulles, gandrīz vai ejot internacionāli, vai nekačāt. Tepat pēc tā ir tā kā viņš ir jauns izpildītājs, lai gan mēs viņu te zinām,
klausamies, mums vajag Donu katrā ballītē, vai ne? Nu, tā kā... Pat tepat aiz robežas Lietuvā Dons ir principā jaunais mākslinieks. Un Igaunijā. Un tas ir kaut kas droši vien... viņš ir mūsu... Dīvāna ekspertam varētu būt, Jā, viņš ir mūsu, kā lai pasakam, mūsu nacionālā superzvaigzne, bet tik līdz tu esi aiz robežām. Un tā ir ar visiem, tas ir, kas tur bija mums Sadunlaits un citi zēni un Samanta un kas tur vēl mums ir bijuši pirms tām, jā. Jā. Jā, un attiecīgi arī, jā, tas kas notiek arī Latvijā tajā brīdī, kur mēs atrodamies tīri Eiropas ziņās, kas ar mums notiek. Šobrīd mēs, man liekas, esam diezgan neitrāli visādās ziņā. Ir kaut kas aiz kā aizcerties. Es domāju, ja politiskā kontekstā skatās arī, ja tas ir, kad mēs tur vinējām, pagaidi, tas bija ar Mariju Nomovu, vai ne? Tas bija 2001. gads. Jā, bet tad Latvija bija, man liekas, tikko Eiropas Savienība, kaut kas tur vēl nebija, redzi, bet kaut kas tur bija tāds, kad, arī bonusā tam visam nāca, jā. Man liekas, kaut kas tur bija tāds, es tagad nevaru atsaukt. Vai jau bija? Es tagad pats vairs neatceros. Jā, vai Kāpēc man liekas, ka Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO 2004. gadā? Vai Eiropas valūta, vai tas jau kas, bija vēl tas vēlāk. Bija vēl vēlāk, jā, tas bija tad. Kaut kas tur, vai tas bija tāds viens no posmiem tajā visā, lai es atceros, Krieviju hokejā uzvarējām. Tā bija baigā štēla. Tur Marija uzvarēja Eirovīziju. Tas bija viss vienā nacionālais pacēlums bija tāds riktīgi labs bija. Tas gan bija, jā. Arī droši vien tas viss jāskatās. Veiksmi, lai izdodās, un es ceru, ka vietējie visi arī saņemsies un darīs, ko var, un ziņos saviem arī ārzemju draugiem, vai ne, kad ir tāda situācija, tagad tev ir jāpastās uz šejieni un kaut kā jānovērtē Dons, jā, un viss, un nē, malēči, baigi labi, jā. Cerams viss saliksies, jā. Tev ir gadījies redzēt tā kā zelta mikrofonu, jā, tā kā dzīvajā rokās saņemt vai kaut ko tādu, vai ar Dona dziesmām, vai ne, un jā, jau... pietiekoši. Jā, pietiekoši. Bet, labi, ok. Un, gribās tā kā arī pajautāt par to, vai par to zelta mikrofonu lietu, vai jo tu rakstīji sociālos tīklos, ka tev diezgan, tu neredzi, ka tas pasākums īsti darbojās, vai kā, un kāda, vai tev ir kaut kāda versija, kā to tā kā attīstīt labāk, jo šobrīd žūrija laikam nosaka visu, jā, un žūrija ir Latvijas žūrija, un tu kaut kā citādāk to redzi, jā, vai? Vēlreiz, mana kritika zelta mikrofona virzienā, publiskā kritika jāatzīmē, nav tāds pēkšņs untums. Jā, tas ir krājies. Neteikt, ka krājies. Novērots, jā, tā kā. Nē, jāsaka, es esmu tā kā nozares un industrijas insiders jau labu laiku, kad 2020. gadā mani ievēlēja Laipas padomē. Jaunajā termiņā mani ievēlēja par padomes priekšsēdētāju. 19. gadā pēc aiziešanas no radio es sāku strādāt Universal Music Latvijā, arī kā ierakstu kompānijas pārstāvis šeit Latvijā. Tā tad attiecīgi tu vairāk redzi procesus, kas ir vairs ne tikai māksla, vai ne? Kaut kādus citus. Un tas, kas attiec uz zelta mikrofonu, teiksim, ar pašu elitu, mēs mēdzām runāt un teikt, kā mūsuprāt vajadzētu uzlabot pasākumu un tiešām gadiem. Un kāpēc? Tādēļ, ka Laipā, tātad Latvijas izpildītāja producentu apvienība, piešķir nozīmīgu finansējumu šim pasākumam. Un vienmēr bija tāda sajūta mazliet, ka tā kā nauda tika piešķirta un paldies, tālāk mēs paši tiksim galā. Bet arī, tu kā naudas piešķīrējs,
vari pirmkārt paust kaut kādu kritiku profesionāli, otrkārt prasīt atbildību no pasākuma producenta par iztērēto naudu. Un mūsu gadījumā tā ir arī kolektīvā nauda. Ko tas nozīmē? Ka Laipa, līdzīgi kā Akalā, iekasē tātad naudu no visām radiostacijām, televīzijām un tā tālāk. To saliek vienā katlā un pēc tam veic izmaksas izpildītajiem producentiem, Akalā autoriem. Tātad. Un zināms procents saskaņā ar likumu tiek paturēts dažādām iniciatīvām, kur tu vari piešķirt naudu, lai attīstītu industriju, vai ne? Jā, un tas tā ir normāli, un tas tā notiek visā pasaulē. Un viena no šīm iniciatīvām, protams, ir, kā lai pasaka, vienīgā mums šobrīd Latvijā neakadēmiskās mūzikas izcilības balva, prestiža ceremonija, kas ir bijusi vēsturiski gada balva, tātad zelta mikrofons. Viss normāli. Jā. Bet gadiem, teiksim, ir bijusi tāda pa kaktiem runāšana un neapmierinātība ar tur pašu ceremoniju, ar tehnisko nodrošinājumu, ar kaut kādām... Šeit mēs noņemam vispār nost to, kas ir saņēmis apbalvojums vai nē. Par to vispār nav runa. Runa ir par mehānismu. Kā tas notiek? Kāpēc tādas izvēles? Kāpēc tik gari un šīs nominācijas? Ļoti bieži ir, piemēram, es nezinu, pilnīgs absurds. Piemēram, sākas ceremonija tur 8 vakarā, un ļoti bieži tās pirmās, kamēr uzmanība ir svaiga, tās pirmās nominācijas ir... tur vēlreiz, es nenoniecinu, tur albums bērniem, tad tur kaut kāds tur, es pats esmu saņēmis elektroniskās mūzikas albums, tur starpžanru albums vai tur koncertu ieraksts video, kas TV auditorijai ir gluži vienaldzīgi. Un tās nozīmīgās nominācijas, kas ir atstātas, piemēram, uz beigām, kā tur gada dziesma, tur gada albums, tur popmūzikas albums, radio hits, ir beigās ap 1 naktī, kad visi jau ir izslēguši televizorus. Jā. Es arī skatījos, tā enerģija baigi mainās. Tā kā, es nezinu, varbūt agrāk, pirms 10 gadiem, vai cik tur varbūt tas bija... normāli. Vienmēr ir bijis drauta. Labi, tā ir tikai viena no lietām, un tā ir maza lieta. Pietrūka tāds... Un attiecīgi, ja mēs esam Laipas padome, un tomēr tur kaut kādi, idioti mēs neesam savākušies, mēs esam tiešām mūsu arī nozares pārstāvji, vēlēti pārstāvji, lai mēs arī rūpējamies par to, kā mūsu kaut kāda naudiņa vai daļa naudiņas tiek izmantota. Zini, es jūtu atbildību pret tiem mūziķiem, kas mani tur ir ievēlējuši. Un, ja es redzu kaut kādas nepilnības, kaut kādas nesakarības, kaut kas tur nav, es eju un runāju. Un tieši ar Elitu, kopš es esmu Laipas padomē, mēs runājām katru gadu. Viņa pēc tam publiski, es nezinu, vai viņai bija kāds atmiņas zudums noticis vai kaut kas tam līdzīgs. Viņa teica, nē, taču jaunieši nāciet runājiet. Kādi jaunieši? Mums ar Arni tur 40 plus gadi, zin kā. Un tur jaunieši, bļāviens. Tā attieksme ir tāda, un tas bija tiešām jau ļoti ilgi veidojies, un beigās tās publikācijas, kas bija šogad pēc tā pasākuma, bija, es teiktu tā, tas bija pēdējais bastions, nevis pirmais solis. Tāpēc, ka, teiksim, diplomātiski normālās sarunās aiz slēgtām durvīm, kur auditorijai nav jāzina, par ko mēs tur cīnāmies un tā tālāk. Tas ir normāli, mēs runājam bez panākumiem. Tad ko? Manā gadījumā tas pēdējais piliens bija tiešām tas, ka bija, tas izskatījās pēc tāda ļoti vidējas kvalitātes korporatīvā pasākuma, un plus tā grāmata tika dota, un tad tāds tiek veidots tas elites personības kults un tāds. Un, zini, vēlreiz, ja viņa to taisītu par savu vai savu sponsoru piesaistīto naudu, man nav nevienam uzņēmējam jāmāca, kā viņam taisīt, veidot savu uzņēmēju darbību. Veido, bet, ja tu ņem kolektīvo naudu no mūziķiem, tātad no izpildītājiem un producentiem mūsu gadījumā, kultūras ministrijas naudu, kas ir nodokļu nauda, Klau, zini, varbūt tad kaut kādu atbildību. Mēs varam prasīt no tevis atbildību. No pasākuma producenta. Vajadzētu tā kā, jā. Un te šķiet radās nesaprašanās. Jā, es arī tur skatījos. Kas kulminēja, protams, pēc tam prese to uzķēra un
Kā jau patīk te latviešiem skandalēties. Mans mērķis nekad nebija skandalēties. Nekad es gribēju to pasākumu, kā es arī rakstīju, padarīt kvalitatīvāku, mūsdienīgāku, gaumīgāku. Par to žūriju, ko es rakstīju, es saku, es pirms gada biju Igaunijas mūzikas balvā, tur žūrija, piemēram, ir tur 144 cilvēki laikam. Mums tie ir 40 cilvēki, un tur dažas nominācijas vērtē ļoti maz cilvēku. Un, protams, mūziķiem, kuri neiedziļinās, viņiem tas novērtējums ir baigi svarīgs. Un, kā es dabūju zelta mikrofonu, bet tagad es tā pie sevis padomāju, es esmu tiešām saņēmis pietiekoši daudz zelta mikrofonus, gan arī, Bandmaster dabūju zelta mikrofonu par labāko elektroniskos mūzikas ierakstu. Jā, reāli apsveic, man arī patīk Bandmaster skanējums. Vispār, es tev vienkārši stāstu, līdz ar to, ka man nav sāpe par to, ka zelta mikrofons es nebūtu novērtējis. Ar Donu mēs esam dabūjuši radio hitus albumus, ar astronautiem mēs dabūjam popmūzikas albumu, radio hitu ar astronautiem sadalētiem dabūjam. Man pietiek apbalvojumu. Es te nefleksoju, es vienkārši stāstu, ka man nav sāpe par to, ka es nebūtu novērtēts no zelta mikrofona puses. Nebūtu, nē. Bet es tagad tā kā mazliet paskatoties to dziļāk, es domāju, paga. Labi, varbūt tur popmūzikas albumu nevērtēja gluži 5 cilvēki, bet, piemēram, tādās mazākās kategorijās, kas ir, tur elektroniskās mūzikas albums, ja? Ja man to ir piešķīruši 5 cilvēki, tad es domāju, kāda tam ir vērtība? Es pārspīlēju, bet mazāk par 10. Jā. Tas ir tāds kāda ļoti... tam ir vērtība? Tas ir diezgan, jā. Bet kas tie pa cilvēkiem? Nē, idejiski jau eksperti, mūzikas žurnālisti, radio dīdžeji, tādas lietas. Normāli cilvēki, viss kārtībā. Bet es vienkārši domāju, ka arī visiem, ja tev ir maz cilvēku, to objektīvo ainu ir grūti uzburt. Tev vajag ļoti daudz speciālistu viedokli. Piemēram, Uldim Rudaktam reāli besīt dons. Tas ir fakts. Viņš ir atklāti muzikālās bankas, kad viņš ir bijis eksperts. Viņš tur ir viņu licis bez mazliet ceremoniāli tur pēdējā vietā. Vienkārši. Un iedomājies, un tu esi ticis kategorijā, kur tu nepatīc Uldim Rudakam. Jā, tev uzreiz ir mīnus visi. Un ja Uldis Rudaks ir, piemēram, 20% no šīs žūrijas. Ārprāts. Viss pagalam. Redzi, un šis ir tas, uz ko es vedināju. Taisām lielāku, plašāku, objektīvāku žūriju. Padomājam par nominācijām. Jo mūsdienās tas mūzikas bizness arī ir. Es esmu dzirdējis absurdus, ka cilvēki steidz pabeigt izdot albumu līdz 9. vai kuram tur decembrim, tikai lai pieteiktos nominācijām zelta mikrofonam. No citas puses. Motivē cilvēkus kaut ko pabeigt. Bet tāpat brīdī, cik pieprasīti mūsdienās ir albumi. Mēs dzīvojam vispār singlu bāzētā biznesā. Tu aizēji paskaties arī lielos top māksliniekus. Es nezinu, astronautu multivitamīnu multipaka. Ja? 19. gadā mēs dabūjām balvu par labāko popmūzikas albumu. Tajā albumā bija 4 ļoti veiksmīgi singli. Viens superhits, dejot trakāk. Ja? Tu aizēji Spotifyā, tām 4 dziesmām ir 100,000 streamu. Albumu dziesmām tur ir 20,000 streamu. Tas nozīmē, ka cilvēki grib klausīties tomēr tos hitus. It's fine. Bet vēlreiz, kāpēc mums vienīgais, tas apbalvojums ir tāds ļoti uz, jau tādu vecmodīgu formātu balstīts. Es nesaku, ka albumus nevajag taisīt. Es vienkārši domāju, ka mums ir jādomā, tā kā mūzikas industrija attīstās, mums ir jādomā veidi, kā novērtēt cilvēkus, kuriem jāeksistē mūsdienu mūzikas industrijā. Tas ir viss, ko es saku. Es vienmēr esmu bijis par kaut kādu saprātīgumu, samērīgumu, lai viss ir taisnīgi. Bet... Beidzas ar publisko skandālu. Cerams, tas ir kaut kāds sākums kaut kam, vai ne, ka kāds vēl sadzirdēs un tādā virzienā, jo tā tiešām arī ir, ka vajadzētu būt singliem arī visā tajā aktuālākam, jo albums ir albums, tam ir savs spēks, vai ne, bet realitāte ir cita, tāda, kad
Vēlreiz es nesaku, ka nav jātaisa albumi. Ja mākslinieks to grib uztaisīt kā tādu angliski to sauc body of work, latviski tas termins ir ļoti rēcīgs, akorddarbs, lai taisa, tā ir mākslinieka izpausme, neviens nevar liekt viņam izpausties. Tieši tā. Bet vēlreiz es skatos uz to, ko pieprasa publika, jo šobrīd tu tos čārtus, tu var redzēt. Ko tas ir elementāri. Astronauta albumā multivitamīna, multipaka dziesma dejot trakāk, patīk 50 reižu vairāk nekā dziesma tur ceļa sākumā, kas nav singls, vai ne? Tas ir fakts. Un mēs nevaram faktus ignorēt, kaut kādā paralēlajā pasaulē dzīvot. Bet pirms tam, par ko tu teici, par to, ka laiks pārmaiņām, varbūt. Es ļoti ceru, es negaidīju, ka mans un Ārņa, tātad Ārnis Račinskis bija arī mans, joprojām ir kolēģis Laipas padomē, un arī viens no tiem, kas publiski pauda kritiku Zelta mikrofonam un Elitē Milgrāvei. Jā. Es domāju, ka pirmkārt mēs tiešām negaidījām, ka tā atsaucība būs tik liela no pašiem mūziķiem un industrijas. Un tas, ka tik daudz pie mūsu rakstiem komentēja, laikoja, šēroja, dalījās, pēc tam prese mums zvanīja, tas parāda tomēr kaut kādu noskaņojumu arī mūsu vidē. Nav tā, ka, ko jūs tur cepaties, beidziet. Ja tik daudz nozīmīgu mūziķu arī tā vakara laureātu pat patiesībā rakstīja, tur, piemēram, Edgars Šubrovskis no grupas Jūka, viņi bija saņemuši zelta mikrofonu. Singapūras Satīns, labi, tie manējie čaļi, bet, viņi arī bija saņēmuši zelta mikrofonu, un pat viņi teica, klausieties, pietiek, zin kā. Tie cilvēki, kas bija to vakar saņēmuši apbalvojumus, pat teica, ka, ziniet, varbūt ir laiks padomāt par kaut ko citu. Un, protams, saku, kaut kādi tie laureāti nav īpašāki par tiem, kas netiek apbalvoti. Es tikai norādu uz to, ka, ka pat cilvēkiem pat tas, ka viņš ir dabūjis to statueti, tas pat vairs, zini, kā neatsver to, ka tu te sēdi un domā, kas te notiek. Vai šito tiešām nevar labāk uztaisīt? Tad... Tas interesanti, jā. Televīzorā safe izskatījās. Bet salīdzinu ar iepriekšējo gadu, kas bija Ķipsalā. Es neatceros vairāk, kas tur bija. Tur izskatījās kaut kas bija. Labāk. Jā, tāpēc iespējams to izdzēšu no atmiņas, bet tur bija, tā kā tu aprakstīji, tad tas vairāk bija Ķipsalā, tas baigi jūtams. Šeit jau arī bija redzami tie galdi, vai ne, un tā, likās, kad varētu taču tā kā kādā citā formātā arī tā mēģināt to pārcelt, lai tiešām tas neizskatās pēc tāda, jā. Kas, ir nice, ir forši, ka tādi pasākumi ir, bet arī vēlreiz, ko es vēl gribēju piebilst, kad, teiksim, arī man, kurš gribētu nākotnē parādīties zelta mikrofonā, kaut kādā veidā, kādā nominācijā, varbūt arī elektroniskās mūzikas tēmā, tad tur ir tik daudz, man liekas, arī tieši elektroniskās mūzikas izpildītāji, ka viņiem tur ir tikai 1-2 pozīcijas, laikam sanāk. Viena pozīcija. Pat ja tu esi un albumu uztaisījis, un es saku, mēs ar Bandmaster tur tipa arī mazliet tā skečī dabojām to zelta mikrofonu, jo mums bija 4 dziesmu EP. Jā. Un pēc tam viņi laikam ieviesa, ka, teiksim, albumam jābūt noteikta garuma. 20 minūtes? Es nezinu. 15, vienalga. Bija. Bet, patiesībā, tu vienkārši skaties... Tā nav raķešu zinātne reāli. Tev jāskatās Grammys vai Briti. Kādas ir nominācijas? Tu, piemēram, vari sākt taisīt, nezinu, best pop male, best pop female, tur best group or duo, un tad tur song of the year, record of the year. Tādas lietas, tas ir izdarāms, tas ir elementāri. Labi, man ir... Es esmu pat bišķiņ jāsaka godīgi noguris par to runāt, bet... visu var izdarīt. Jāgrib. Var. Plus vēl arī, tas, kad, teiksim, tajā visā cīnoties, un tas noteikti ir kaut kāds arī viens no mērķiem, uz kuru tiekties, bet, būtu loģiski
Foršāk, ja tur ir tā žūrija būtu tāda internacionāla un lai tur kaut kas vēl novērtē. Zini, ne obligāti. Man ir savs viedoklis par internacionālo žūriju. Kaut kur derētu, bet kaut kur tev ir ļoti grūti uzķert. Tev jāorientējas tavā kulturālajā telpā nedaudz. Nu drīzāk, jā. It īpaši, teiksim, ļoti daudz neinstrumentālajā mūzikā tomēr vārdiem ir nozīme. Un attiecīgi tāpat, grupas jūk mūziku, tu vari, kā tev ārzemju eksperts viņu vērtēs. Tur, teiksim, ļoti spēcīgi ir liriskais saturs, vai ne? Arī ne tikai, teiksim, alternatīvajā mūzikā, arī popmūzikā. Piemēram, tev var būt... klavieru balāde, piemēram, kas aizkustina pusvalsti, tev paklausīsies ārzemju eksperts, kārtējā klavieru balāde izklausās pēc Adeles. Ar ko šis ir īpašs? Ir jābūt, zinīt, tam kontekstam. Jājūt droši vien vārdi, lirika, jāsaprot. Mēs varam ārzemju speciālistus piesaistīt kaut kādās, kā lai pasaka, nominācijās, kur tev tas tehniskais izpildījums ir ļoti no svara. Piemēram, es nezinu, tur videoklips vai koncerta ieraksts video, bet arī tur videoklipos arī tev var būt kulturāls references. Zini, kas ir... Tas nav tik viennozīmīgi. Es domāju, ka... droši vien, tad tas... Nav, es tev pateikšu tā laime vai atbilde nav ārzemju žūrijā. Atbilde ir tomēr kaut kādā normālā, strukturētā, objektīvā darbībā, vispār mehānismā kā tādā. Labi, jā, tas gan, jā. Tad, cerēsim, viss virzīsies uz labu un vismaz varbūt vēl kaut kāda jauna kategorija parādīsies, kur jauniem artistiem varbūt ierakstīties iekšā vai nezināmiem. Bet skaties, tas pats McKean dabūja debiju šogad. Jā, debiju. Jā. Tas ir forši, manuprāt. Tas ir lieliski. Tas bija pārsteigums, bet, teiksim, čaļiem, kas nāk no mūsu vides, tas ir forši. Elektroniskās mūzikas producents dabūja debitanta balvu. Tas ir otra kategorija, kur var ierakstīties tādi elektroniskās. Bet, jā. Es nezinu, par elektroniskās mūzikas to, kas saņēma, es neatceros. Es arī neatceros. Bet es paklausījos to albumu un es tāds, jā, bet, es nezinu, tā jau labi bija tur noslīpēts un tas plūdums viss, bet es nezinu, te ir vēl elektroniskās mūzikas izpildītāji dažādi, kas arī daudz ko labu izdara. Es nesaprotu, no kurien, bet viss cieņa, es nezinu, tur vairāk tāds uz jūtām balstīs tas emotional tāds laikam lidojums visam tam elektroniskās mūzikas albumam. Bet es saku, piemēram, tiešām atturētos no vērtēšanas. Saņēmu tie, kas saņēma, pateicoties esošajai žūrijai. Vēlreiz es nekomentēšu, kam vajadzēja vai nevajadzēja saņemt, vai ne? Par to vienmēr, zini kā, kura grupa mīļāka. Zini, par to nerunāsim. Mana problēma nav ar to, kas saņem apbalvojumus. Mana drīzāk kritika ir par vispār mehānismu attieksmi un tādām lietām, ko noteikti var uzlabot. Yes. Doma skaidra katrā ziņā. Vēl gribēju pajautāt, vai ne, ar visu savu pieredzi, vai ne, un visu atgriežoties arī pie DJ tēmas, vai ne, visas, un naktīm klubos, pasākumos dažādos. Varbūt tev sanāk atsaukt atmiņā kaut kādu varbūt arī traku notikumu, vai ne, kas palīdz atmiņā kaut kas tāds, ko padalīties citiem, zin kā. Man ir divi traki notikumi palikuši atmiņā, tas ir arī no karjeras sākuma. Mēs podcastu sākumā runājam par klubu Dizzy House. Yes. Un... Ar vienmēr sakot, mēs bijām jauni, mums nebija naudas vienmēr braukt mājās ar taksi. Kas bija jādara, bija jāgaida pirmais transports uz mājām. Ja tu nedzīvoji centram tuvu, es tad laikā dzīvoju Dārciemā, tātad, pie Pļauniekiem.
Ar vienmēr sakot, nu, piemēram, tu esi opening DJs, un tu tur spēlē līdz kaut kādiem vieniem, dabīgi, ka transports nav, un tad tu gribi tusēties, bet ja tu esi bišķiņ jau noguris, nu, piemēram, pa dienu tev ir bijusi piekdienā skola, un tad tu, var sakot, es aizgāju pagulēt Dizzy House palīgtelpā, nu, tā kā elektrības skapī, nu, es neatceros, nu, kaut kas tam līdzīgs. Tā bija telpa, nu, kur bija kaut kāda vienā... Tas nebija bīstami. Nē, nu, vienkārši tā kā palīgtelpa. Un nu, es biju tik pārguris, kas aizmigu. Un tad es pamostos un domāju, brāvēts, klusums, kas notiek? Nu, labi. Taisa durvis vaļā, un, protams, es biju ieslēgts klubā, un signalizācija zvana, un brauc apsargi. Nu, nekas tāds trāks, bet es vienkārši biju pārbījies. Un tad atbrauc man pakaļ, tur kluba īpašnieki teica, mēs smējās jau par mani, un kas tur vēl. Nu, tas tā, vienkārši vienreiz aizmīgi klubā, atvēra acis, signalizācijas sākās, forši no rīta. Un otrs bija mazliet... nepatīkamāks, bet tas jau bija dažus gadus vēlāk. Ar vienmēr sakot, bija viens tāds festivāls, es nezinu, vai joprojām notiek, bet 2000. vidū bija viens tāds zinātājiem slavens festivāls, kas saucās Summer House, kas notika Kaunatā. Tas ir netālu no Rēzeknes Latgalē. Tur Kaunatas kultūras namā, tautas namā, es neatceros, kas tas. Nu, var sakot, dziļā Latgalē, kultūras namā, bet baigie dīdžeji brauc vietējie, tur brauc arī ārzemnieki. Nu, tur Bogdans A.G. un Raitis tā laika 2000. Visi čaļi brauc. Jaudīgi izklausās. Es esmu dzirdējis to nosaukumu, jā. Nē, bija rīktīgi labi. Rīktīgi labais bija. Katru vasaru gaidīju, un man arī sanāca, ka diezgan agri manā karjerā man tur uzaicināja spēlēt. Un vienu... Dievs. Vienu vasaru bija tā, un iedomājieties, tie ir 2000. gadu sākumi, un mums bija, podziņa telefoni, mums nebija, smartfoni, kā ir tagad, jā. Mums bija podziņa telefoni, un manam draugam bija vēl viens mans kolēģis, kuram nepieskārāmies sarunas gaitā, Rihards, tāds RXD, viņš tagad vairs nedzīvo Latvijā, mēs ar viņu arī producējām mūziku savulaik. Tā pašai Marijai no Uma mēs oficiāli remix uztaisījām Eurovīzijas dziesmai. Var atrast kaut kur, jā. Būs jāsameklē. Jā, ne par to runa. Tātad mēs ar Rihardu bijām, un tusējāmies, un mēs jau esam tur vecāki uz to brīdi, un tur, arī bišķiņ tur atspirdzinošas dzērienus lietojam, un viss pārējais. Un vēl var sakot, un mans čoms Rihards bija tādā jau tik ļoti atspirdzinošos dzērienus sadzēries, ka, kā tur laukos, blakus tam tautasnamam ir vienkārši sausā toalete. Un viņš bija nopircis kaut kādu jaunu telefonu Siemens. Tajā laikā bija Siemens telefona, varbūt atceries, jā. Nu, viņam netīšām iekrita toaletē tas pots, nē, bet telefons. Un es biju kaut ko tikko nospēlējis, es varu sakot, nebiju, runāsim skaidri, nebiju baigajā reibumā, un es skatos, viņš ir pilnīgi nost, un viņš saka, bāc, vai jauns telefons iekrīt toaletē. Un es domāju, labi, es kaut kā notinu savu roku ar polietilēna maisiņiem, kaut ko tur noģērbos un līdu pakaļ un izķeksēju No sausās, no sausās toaletes viņam telefonu. Tas, lai... Wow, labs. Šits jau tāds, redzi, vēl bija jāizdomā kā un bet... līdi ārprāts. Tas... Nekas cits tāds baigi nav. Tas aromāts viss, šits ir spēcīgi, jāglāb cilvēki. Toreiz, es jau stāstīju, toreiz vēl pipējām cigaretes, tur bija metodi, ka, tu var... aizkūpina cigareti un tad ej sausajā toaletē iekšā. Viena pretīga smaka nomāca otru, bet it kā... Okay. Es bija metodes. Mūsdienās skatoties atpakaļ, tas pilnīgs absurds liekas, kas tur tika veidots un darīts un tā, bet... tie ir tādi tiešām, ja tu saki kaut kā tādi spilgti dīvaini notikumi, tie ir spilgti dīvaini notikumi. Vēl ir bijuši viss kaut kādi, es braucu savulaik uz Krieviju arī spēlēt, un pirmais mans izbrauciens bija uz Kaļiņingradu, kas tā tad ir autonomais apgabals, pie Lietuvas.
Un es atceros, ka es braucu, un tajā laikā arī plaši atskaņotāji, un tu brauc ar platēm spēlēt, un man bija tāds milzīgs metālisks case, sarkans, ar 80 platēm. Un, tu tagad Krievu robežsargiem paskaidro, kas tāds ir. Kaut kā es vairs neatceros, kā es tur izlaucījos. Nē, varēja atvērt. Bet iedomājies, cilvēki, kas nesaskarās ar to skatās un, ka prasa man Krievu valodā, kas tāds ir, tev būs jāpaskaidro. Un tad tur paņem pasi, tur 20 minūtes neatdod tev. Tas ir 2000 sākums, bet šobrīd ir ļoti skaidrs, kur Krievija ir nonākusi savā vispār, kā valsts, vai ne? Neteiksim, ka 2000 sākumā tur arī bija baigā demokrātija vai kaut kas tur viss tur. Tādas lietas tie cilvēki, kas ir uzplačos, dažreiz jūtas varenāki un korupcija, un varbūt viņi gaidīja kaut kādu naudu. Es tagad spekulēju. Es saku, bet es esmu savulaik daudz arī DJ arods, man ir izvadājis pa pasauli, es esmu spēlējis tajā pašā Krievijā, gan Kaļiņgradā, gan arī Maskavā, Pēterburgā. Amerikā spēlējis, Eiropā ļoti daudz, Polijā, Nīderlandē, Maltā, Baltijas valstīs. Tur ir jūtama atšķirība tajās robežās un vispār visu. Kādā ziņā? Kad es domāju, citur kaut kur vedot lietas, vai ne, tur varbūt nav tāda gara aizturēšana un brīnīšanās un jautājumi, kas tur ir iekšā. Ar platēm tajā laikā, kad man bija jāved 80 plates uz DJ setu, es tikai paspēju uzspēlēt Krievijā, tātad Kaļiņgradā un Baltijas valstīs. Un kaut kā, Baltijas valstīs, nebija vēl, šitais tā bezvīzu režīms, bet, nebija atvērtās robežas Eiropas Savienības, bet, bija normāla attieksme, gan Igauni, gan lietuviešu robežsargi pārbauda pasi, paskatās, kas tev somā, ko dari, es saku, brauc uz klubu, zin kā, patīkam ceļu. Un pēc tam, kad es sāku ceļot uz Ameriku un tā, tur jau viss bija digitāli. Tev ir kompis līdzi un no Serato spēlē un par 2 platēm tev nepiesiesies. Tas gan, jā. Ko tu varētu tādu iedot, tādu padomu jaunajiem cilvēkiem, kuri uzsāk šīs muzikālās gaitas DJingā, un varbūt arī kādu padomu tajā mūzikas producēšanā. Ko tu varētu tādu ieteikt, kas būtu tas, varbūt kāds tev ir kaut ko ieteicis, un tas ar tevi dzīvo līdzi, kaut kāds tāds... Es tāds baigos ieteikums neesmu saņēmis. Savā podkāstā es esmu tur baigajiem metriem, kā Zigmaram Liepiņam, tur Aivaram Hermanim prasīs, lai viņi dod ieteikums jaunajiem muziķiem. Bet no manas puses es teikšu tā. Šobrīd, kad es esmu tiešām jau ar mūziku, jau tur jau 25 vairāk gadus nodarbojies, tieši ar elektronisko mūziku un didžejošanu, lai cik tas banāli neizklausītos. Pirmkārt, ir tiešām jāmīl mūzika. Ir ok būt godkārīgam, iet uz lielām skatuvēm, uz atzinību, uz laikiem sociālos, uz komentāriem sociālos. Tas viss ir ok. Bet ja tas būs tavs primārais un nedodies vienīgais dzinulis, ātri beigsies motivācija un ātri kaut kā tu kļūsi tāds baigi skumjš un sarūksi kā cilvēks, tāpēc, ka mani vienmēr, un es zinu tos veiksmīgos cilvēkus ap mani, vienmēr ir virzījusi uz priekšu tas, ka mēs gribam uzrakstīt to nākamo dziesmu, mēs gribam to beatu uztaisīt, mēs gribam, lai skan labi, tu gribi uzspēlēt tā, lai cilvēkiem ir forši, vai ne, tu gribi izdomāt blendus, tās, zin kā, DJ pārējais foršs, tu gribi atrast kaut kādu gabalu, kas varbūt nav hits, bet kas baigi labi iekačās, iekustinās deju grīdu. Tam ir jānāk tiešām, ja tu pat, tas skan banāli un kā vienkārši, bet ja tu tanī iedziļinies un analizē, tad tas ir pats svarīgākais. Ja tev būs tā vēlme izlikt savas sajūtas, savu, dvēseli, vienalga, kā tu to nosauc, caur mūziku, caur DJingu, tu vienmēr atradīsi veidu, un tas atradīs tev auditoriju.
Varbūt tas prasīs ilgāku laiku, varbūt īsāku laiku. Bet ir jāturpina augt, un agri vai vēlu tu pats sapratīsi, ka arvien tu kļūsti labāks, profesionālāks, pieredzējušāks, arī cilvēks sāks novērtēt. Jo nevar balstīt, es vienmēr tos teicu gan visiem, kas ir man pietuvināti mākslinieki, nevar balstīt savu pašsajūtu, savu labsajūtu uz ārējiem faktoriem. Tas ir ļoti īsa dzīve šitam būs pasākumam. Jā. Piemēram, tu izdevi dziesmu, un tu domā, tu esi uzrakstījis vislabāko dziesmu. Neviens viņu neklausās, nevienu radio viņu neņem spēlēt, un tā tālāk. Vai tu esi sagatavojis baigo DJ setu, un neviens neatnāk uz tavu klubu, un uz tavu pasākumu, vai uz klubu tanī vakarā, un tu jūties, saka, Dievs, viss vējā, un cik nenovērtēts. Nē, tavs ieguldītais darbs nekad nebūs vējā. Ir ļoti daudz arī apstākļi, neatkarīgi no tevis, no tavas mūzikas kvalitātes. Miljons un viens apstākļi, kāpēc tavu mūziku var arī neklausīties. Nokritā. Tātad, ko es gribēju pateikt, ir miljons un viens apstākļi, kāpēc tavu mūziku var kāds neklausīties, nesadzirdēt, neatnākt uz tavu pasākumu. Ļoti bieži tā ir tas, ka cilvēki vispār nezina par tevi. Ļoti maz, manuprāt, mūsdienās mūziķi domā, tie, kas ir neatkarīgie mūziķi, domā par tādu digitālo mārketingu, vispār mārketingu, reklāmu, kaut kādu organisko sociālo kontentu, kas var parādīt un iepazīstināt ar jaunu auditoriju. Vienkārši tu sevi, tev ir pirmkārt jārada foršs stāvs, vai tā ir mūzika, jebkas radošs. Tas, kam tu pats tici, ko tu pats gribi klausīties, un pēc tam tu vienkārši viņu noliec un centies to darīt pēc iespējas plašākas auditorijas priekšā, un tie, kas pavilksies, tie pavilksies. Pārējais viss jau ir, zini, kā zvaigznēs rakstīts. Mēs to nespējam kontrolēt. Jā, bet pats galvenais, mīlēt mūziku, esiet pacietīgi, nebalstiet savu labsajūtu uz ārējiem faktoriem, un turpiniet strādāt un attīstīties, un viss būs labi. Wow. Paldies. Ļoti, ļoti labi. Spēcīgs novēlējums, jo tiešām nevajag skatīties ne uz kādiem laikiem. Ja tev tas ir darāms, tad ir jāizdara, vai ne? Absolūti. Ļoti, ļoti labi. Un kāpēc es to saku? Jo es pats tam esmu gājis cauri. Es esmu jūties nenovērtēts un tā tālāk. Protams, katram radošajam ir tas, par zelta mikrofonu drausmīgi garu runājumu. Kāpēc viņi saņēma? Kāpēc es nesaņēmu? Mans muzons labāks. Zini, tas ir ārpus mūsu kontrolas. Viss, ko tu vari kontrolēt, ir tas, cik tavuprāt, vai tu esi atdevis visu, vai tu esi ielicis visu tanī savā radošajā darbā, ko tu esi varējis ielikt. Un pēc tam bišķiņ padomēs arī par mārketingu un reklāmu. Vai arī vismaz piesaistīs kādu, ja tu vari atļauties piesaistīt kādu. Vai arī tev kāds čoms grib palīdzēt, Jā, tas viss ir process, un super. Klau, vēl pēdējā lieta, kur tevi var vēl paklausīties? Zin kā, tev ir podcasts arī, un YouTube'ā, YouTube'ā un Spotify'ā var ierakstīt searchā ļoti vienkārši DJ Rud podcasts, Labs. DJ Rud podcasts. Okay. Kaudzu? DJ Rud podcasts, jā. Un pasakot līdz tavām gaitām, tu kaut ko liec, kaut kādu backstage vai kaut ko, vai tomēr? Sociālos kļuvis, man pašam vajadzētu to mainīt, bet es saku, es pēdējos gadus esmu kļuvis par tādu nozares insideri un tādu funkcionāru mazliet. Man liekas, ka mazliet jau pa daudz, tādēļ es atkal atgriezīšos vairāk pie mākslas, arī pats. Ja jums kaut kas interesē, ja jūs esat pirmo reizi man ieraudzījuši un domājat, kā izklausās mūzika, ko es savulaik veidoju, ir tas, ko Andris jau teica, vecie funky breaks, var meklēt Spotify, vienkārši DJ Rud, un tad manu grupu Bandmaster, ar kuru mēs arī, kura šobrīd ir, var teikt, ka var pat nepastāv, bet, savulaik mēs radījām foršu muziku, ar ko es ļoti, ļoti lepojos, Jā, to ir vērts noklausīties visu, es domāju.
Noteikti. Milzīgs paldies tev, ka tu mēroji šo tālo ceļu un veltīji šo laiku Paldies uz tev. Jūrmalas otru galu, vai ne? Un, kamēr Rīgā ir laikam tur 20 grādi, šeit vēl tikai viss iesilst uz šito augsto galu. Baigi labi, baigi nice. Un tiešām prieks parunāties pa ilgiem laikiem arī. Un, ar šo tad arī laikam sākam atvadas viens otram un Paldies ABC DJs noslēdzās. Paldies tev! Paldies tev, liels. Un lai laba dzīve visiem un turamies ar mīlestību mūzikā soli pa solim uz priekšu kaut kā tā aiziet.